Esiet sveicināti Ziemassvētkos ar Karuba. Karuba atsūtīja lielu dāvanu kasti, un es teicu, ka es šo zvaigzni ar to dāvanu uzdāvināšu kādam no šī kanāla sekotājiem. Bet tā kā Ziemassvētki ir dāvināšanas svētki, kad ir svarīgi pirkt lielas, dārgas dāvanas, ko neviens nekad neizmantos un visiem tās dāvinās. Jā, tā ir šī gada pārdoma, bet dāvināšanas prieks ir dāvināšanas prieks, vienalga, ko jūs dāvinat, un cerot, ka kādam tas būs kaut kas foršs un noderīgs, un vismaz kaut kāds prieciņš. Tāpēc varbūt nedāviniet neko dārgu, dāviniet savu kompāniju, dāviniet paštaisītus zīmējumus un tā tālāk, bet tā kā es zīmēt nemāku, tad par laimi šīs loterijas uzvarētājs saņems to, ko Karuba ir sarūpējusi. Un tā kā šī zvaigzne manā uztverē ir diezgan viegla un nedaudz maziņa dāvana, tad es šo dāvanu papildināšu ar dažām lietām no Karubas. Piemēram, izpuldes pēdā ieliekams līmeņrādis, objektīva tīrāmā slotiņa, ja? Tad rokas siksna, patiesībā ļoti forša rokas siksna, ko jūs varat pielikt pie jebkuras kameras un nēsāt, un kuru varat smuki atvienot un pievienot atpakaļ. Ļoti superīga, noderīga objektīva tīrīšanas lupatiņa vai ekrāna tīrīšanas lupatiņa sarkanā krāsā, kas ir forši. Putekļu nopūšamais no visādām virsmām ierīcēm, spirta salvetes, es ceru, ka spirta, varbūt nav spirta, bet katrā ziņā kaut kāds tīramais salvetes, Karubas pildspalva, lai jūs varat parakstīt autogrāfus saviem faniem, ļoti, ļoti superīgs kaut kāds instruments, ar kuru var visu kaut ko. Tas ir universāla atslēga, ar kuru var atskrūvēt praktiski visu, un arī var atvērt dažādas stikla tvertnes, kurās ir iekšā svarīgi šķidrumi. Un, protams, vēl maciņš, arī ar uzrakstu Karuba, kur to visu var smuki salikt iekšā un nogādāt savam, tātad šai gadījumā apdāvināmajam vai apdāvināmajai personai. Un patiesībā, jā, viss saies iekšā ļoti smuki, un par to zvaigzni es nezinu, redzēs, vai tā zvaigzne tur ielīdīs, bet te mēs visu varam salikt iekšā. Un šī ir dāvana kādam no šī kanāla sekotājiem par to, ka jūs skatāties šos video, par to, ko jūs nospiedāt subscribe. Es gribētu uzdāvināt visiem kaut ko, katram, bet to sekotāju man jau paliek diezgan daudz, un katram kaut ko uzdāvināt būs grūti. Bet šī ir laba tradīcija, ko es ceru turpināt katru gadu, teiksim, gada beigās vismaz dāvināt kaut ko vērtīgu kādam no jums, un ir pienācis laiks atvērt, kas tad atrodas iekšā šajā zvaigznē, kas ir tā lielā dāvana, ko Karuba šeit ir ielikusi. Grūti dabūt ārā. Visai liela kaste patiesībā tur ir jauki. Tātad, lielā dāvana šeit ir universāls auto lādētājs, kuram ir 2 USB izejas, cik redzams, un gribētu saprast, cik tur ir ampēri, 5 volti, 4,8 ampēri. Tas ir, jā, ar šo jūs varat uzlādēt kameru ļoti ātri, ļoti forši, un tas bija iekšā lielajā Karubas zvaigznē. Es viņu nevaru ielikt šajā maciņā, tāpēc es viņu ielikšu atpakaļ zvaigznē, un mums ir skaidrs, kas ir balvas. Mums ir skaidrs, ko kāds no maniem kanāla sekotājiem saņems Ziemassvētkos un varēs lietot vai dāvināt tālāk, var sakot, darīt, ko vien jūs vēlaties. Un tagad man ir jāveic kaut kāda manipulācija, lai to izlozētu, un es biju mazliet iepriekš sagatavojies, un es uztaisīju tādu izlozi, un man kaut kur ir lapiņa ar to uzvarētāju, kuru es vēl nezinu, bet es viņu tūlīt paņemšu. Bet pirms mēs turpinam ar šo izlozi, es gribēju pateikt, varbūt jūs ievērojat, kas notiek aizmugurē, un aizmugurē ir kaut kāds cits blūriņš. Tāpēc, ka es beidzot esmu pārslēdzis studijas kameru, un es izdomāju, ka 24. decembris ir tas brīdis, kad es to varu darīt. Tas nenozīmē, ka es tagad stāstīšu par transition posmu savā dzīvē, par to, kā es eju uz citu un tā tālāk, bet, ja jūs skatieties šī gada video, kaut vai vienu vai dažus, tad praktiski visi šī gada video ir filmēti ar Fujifilm X-H2S un Sigma 16 mm 1.4 objektīvu. Viņš pat ir no stāvēšanas uz statīvu mazliet noputējis. Un šī ir fantastiska kamera, šī ir fantastiska kombinācija.
Un, ja mēs runājam par filmēšanas aparātu no Fujifilm, tad XH2S ir absolūti šobrīd ultimate, uber, super mega kamera no Fujifilm, ja jūs pērkat Fujifilm filmēšanai, XH2S, jā. Kāpēc šis video pārvēršas par reklāmas pauzi? Varbūt jūs gribat kaut ko dāvināt, bet gribēju palielīties ar to, ko es filmēju tagad. Tātad šeit mums ir ventilators, te mums ir atlokāms ekrāns, un te mums ir keitšs un vispārējais, un šī diezgan paliela, smaga priekš APS-C sensora, bet ļoti jaudīga kamera, ļoti, ļoti forša kamera. Bet nav tā, ka es viņu tagad metu ārā vai tirgu, es viņu vienkārši noņēmu no statīva, jo man ir cits plāns, ko es darīšu ar šo kameru, bet es esmu uzlicis savu jauno 2024. gada vlogošanas kameru, kas ir neviens cits kā Sony ZV-E1 ar 24 mm 1.4 objektīvu. Jā, man patīk tas, ko es redzu, man patīk tā bilde, man patīk blūrs visur apkārt, izņemot mani gan fonā, gan priekšā, redziet, viss ir blūrā, jā, un, asums, blūrs. Kāpēc tāda izvēle, kāpēc tāda transformācija, attīstībā, gribētos teikt, izaugsme? Man mazliet pietrūka 16 mm 1.4 objektīvam tas blūriņš fona, un nav tā, ka tas ir galvenais, ja būtu kaut kāds saturs, varbūt, jā, tas ir cits stāsts, bet par to tūlīt izstāstīšu, ja mēs tagad domājam par izlozi, visi ir nervozi, un tāpēc, ka jūs gribat skatīties izlozi, un jūs gribat zināt, kurš saņem šo balvu, tāpēc jūs skaties to, ko es šobrīd stāstu, tas ir zināmā mērā tāds buy-in, bet ok. Tātad, šo studiju es izveidoju pirms 4 gadiem. Tad, kad sākās Covid. Un tad, kad sākās Covid, es kaut kāds pirmos video filmēju mājās, un, godīgi sakot, tas bija diezgan radošs process un tā tālāk. Un 20. gada sākumā es izveidoju šo studiju, kas patiesībā ir virtuve, un es biju domājis, ka es parādīšu jums, kā tā izskatās, bet es nerādīšu, jo tā ir virtuve, un tur ir noliktava un nekārtība un vadi un vispārējais, un vienīgā lieta, kas ir sakopta šai vietā, ir siena man aiz muguras un mana bārda. Tas arī vispārējais, te ir milzīgs haoss darba vide un tā tālāk, bet šī studija kļuva par tādu kā izolātoru Covid laikā, jo un ironiskā kārtā šī studija ir Maskavas Forštates pagrabs, kas ir ironiski tāpēc, ka man kaut kad jaunībā, bērnībā bija viena dziesma, ka es šobrīd nespēju atsaukt atmiņā, es atradīšu, es pielikšu, ko vecāki bieži klausījās un dziedāja, un man ir palicis galvā kaut kur tas teikums par Maskavas Forštati un par to, ko var redzēt pa pagraba logiem. Un šis ir pagrabs Maskavas Forštatē. Ironiski, bet jā. Bet šis pagrabs, šī telpa atrodas pašā ēkas vidū, tātad nav pie sienām, pie malējām sienām, pašā ēkas centrā, un ir klusākā vieta Rīgā, es teiktu, izņemot Ulda Salinieka garāžu, pieņemsim. Un kāpēc par to stāstu? Šī telpa ir kļuvusi par man studiju, es viņu pārveitojis vairākas reizes, te grozījies un visu kaut ko, es esmu daudz ieguldījis skaņas izolācijā un visā pārējā, domāju, sienu aiz muguras. Bet šī studija ir kļuvusi arī par izolāciju, un tā kā mēs esam Ziemassvētkos un mēs runājam par nākamā gada plāniem un apņemšanos un visu kaut ko, tad man nākas atzīt, ka man ļoti patika Covid izolācija. Jo nebija jāstiek citi cilvēki, nebija jāiet īsti nekur ārā, tu nedrīkstēji iet ārā, nedrīkstēji iet uz vietām, kur ir citi cilvēki, un tev bija principā, ja tu brauc uz darbu, tad vienīgā vieta, tu varēji braukt uz darbu, ja tu tur strādā viens pats. Un es biju šajās telpās viens pats, un daudz ko darīju, daudz ko filmēju, un tā tas sākās, un vienīgie viesi man bija valsts ieņēmuma dienesta pārstāvi, kuri brauca pārbaudīt, vai patiešām es šeit viens strādāju. Un, tādā veidā, zināmā, gadi pagāja, un Covids beidzās it kā, un atcēla ierobežojumus, bet man, un tāpat kā daudziem citiem, palika šī Covid laika vientulības prakse, nosauksim to tā, lai neteikt savādāk, darīt un strādāt vienatnē. Un tas ir, no vienas puses, tas ir
kaut kur forši, tas palīdz radoši, un tas palīdz koncentrēties vismaz sākotnējos gados, un tas palīdz kaut ko daudz izdarīt, bet no otras puses ir tā lieta, ka es nespēju vairs strādāt un efektīvi strādāt tad, kad apkārt ir cilvēki. Varbūt es to nekad īsti tā neesmu varējis, un varbūt arī jums ir līdzīga sajūta, un šis apbalvošanas video nu pat kļuva par pašterapijas sesiju, bet ok, laikam to vajag. Tātad manas pārdomas ir par to, ka šī Covid izolācija, šī Covid vientulība un šī Covid vienveidība ir kļūsi un sākusi kļūt nomācoša tam, ko es saucu par radošo procesu. Un skatoties savus video, es redzu, ka man tas fons jau vairākus mēnešus nemainās, un ja es tur esmu nolicis kaut kādu kastīti, tad viņi tur stāv, un tas ir tāds radošais slinkums. Un tāpēc nezinu, kā jums, nezinu, kā man, es mēģinu to noformulēt priekš sevis. Man nākamā gada apņemšanās ir biežāk iziet ārā no studijas, biežāk filmēt kaut kur lokācijā, lai skatītājiem būtu interesants, es ceru, ne tikai saturs, bet arī tā telpa, tā vide, kas ir apkārt man. Un es saprotu, ka tas būs milzīgs izaicinājums, jo būtībā ir jāpārvar 4 gadu ieradums strādāt slēgtā telpā, strādāt vienam pašam, un jāiet ārā cilvēkos, ir jāiet ārā vidē, ir jāsatiek cilvēki, jāsaklausa cilvēku jautājumu, un es jūtu, ka nāk virsū trauksme, man vajag iezert tableti. Bet tā ir tāda jaungada apņemšanās, lai šis fons nebūtu tas vienīgais fons, ko redz mani skatītāji, ko redzat jūs, un tā pretējā siena varbūt nav vienīgais, ko es redzu katru dienu, jo, ko es mēģinu pateikt, pa 4 gadiem tas ir kļuvis mazliet nomācoši. Man patīk tā studija, man patīk šeit darboties, man patīk tas, ka viss ir par rokai, bet komforta robežas, kā mēs zinām, mēdz ieēsties smadzenēs un mēdz spiest un sākt definēt to, ko tu dari, un ja es paskatos pats uz pagājušo gadu, ja es paskatos uz šo gadu, tad priekš manis interesantākie video ir tie, kur es esmu bijis kaut kur ārā, vai kur es esmu sēdējis ar kafijas krūzi pie datora un runājis filozofiskas lietas. Respektīvi, man šie cilvēks pie galda, jeb runājošā galva, sāk pašam apnikt, un es pilnībā saprotu, ka maniem skatītājiem tas ir varbūt apnicis, un es gribu kaut ko rādīt savādāk, rādīt vairāk. Šī bija pašterapija, paldies, varējāt izlaist un nospiest apakšā uz linku un skatīties tālāk. Bet viss ir saistīts ar to kameras izvēli, un es pamēģināju vairākas reizes XH2S. Es paņēmu viņu līdzi un saprotu, jā, viņš ir pasmaks, viņš ir liels, bet es varu apgriezt ekrāniņu un es varu viņu nolikt uz statīvu un filmēt, un es arī pāris mežos ar šo esmu filmējis un darbojies. Bet šī kamera XH2S ir vairāk paredzēta operatoram, kurš ir aiz kameras. Un tā kā es savā darbībā aiz kameras pavadu praktiski necik laika, varbūt vajadzētu, bet es pamatā esmu kameras priekšā, tad man ir aktuāls instruments, kas ir ērts vienas personas filmēšanas komandai. Un es izmēģināju XS20, man viņš ļoti, ļoti patika, es ar viņu padarbojos, kaut ko pafilmēju, bet tad es dabūju pamēģināt ZV-E1, un es saprotu, tajā brīdī es saprotu, ka tur ražotāji ir izdarījuši to, kas bija jāizdara, lai to kameru iepārdotu un to ideju iepārdotu vienas personas filmēšanas komandai, tā kā man vai tā kā jums. Un man ļoti patīk Fuji XH2S, tas ir ļoti nopietnas risinājums, man viņš būs joprojām inventārā ar visu to optiku, kas man tur ir, ko es ar viņu varu darīt, un tas ir superīgi, tas ir forši. Tur ir fantastiska optika, kas ir pieejama uz šo kameru, kas nav uz Sony pieejama. Bet ikdienas instruments 24. gadā būs Sony ZV-E1,
Un, jā, man ir tikai viens objektīvs, ok, varbūt kādreiz būs dāvanas nāks un kāds kaut ko man uzdāvinās vēl un tā tālāk, bet tas ir minimālais komplekts, ar ko es varu strādāt, un kas man šobrīd ļoti smuki iedarās studijā. Jūs visu redzat, viss te notiek, ja cilvēks runājušā galva pie galda un pie cilvēka. Bet tas, ka tā kamera ir kompakta, un starp citu, jā, es izmantoju šobrīd arī Sony ECM V3 mikrofonu, par ko es runāju kaut kādos iepriekšējos video, kas ir ar trokšņu slāpēšana, kam ir digitālais interfejs ar kameru, un tas ir vēl viens plusiņš, jo šie vadi man tomēr kaut kur nav uzticami un tā tālāk. Attiecīgi digitālais interfejs ar Sony kameru, ar Sony mikrofonu šobrīd ļoti, ļoti superīgs komplekts, es viņu tā piesardzīgi testēju, virzu uz priekšu, bet tas ir tas, visticamāk, tas ir tas komplekts, ar ko es filmēšu visus video nākamgad, un optimistiski skatoties arī kaut kur ārā, citās vietās, citās situācijās un tā tālāk, jo tā kamera, tas komplekts ir ļoti, ļoti universāls, ļoti vienkārši paņemams līdzi, kas lokācijā neprasa stundas setupu. Es nesaku, ka šis prasa stundas setupu, bet šis ir mazliet ilgāk, mazliet ar mikrofoniem vairāk ņemšanās un tā tālāk. Tāpēc, jā. Tāpēc notiek šāda transformācija uz Sony ZV-E1. Bet, ir laiks beigt visas terapijas un pievērsties balvas izlozē. Kurš tad saņems šo Ziemassvētku dāvaniņu no Fototelpas TV? Kā tad notika šī izloze, jeb kā tā izloze notiks? Jo no visiem 4372 sekotājiem es izrakstīju Excelī tātad skaitlīšus, un Excelis ar funkciju random izlozēja man 10 finālistus, 10 kārtas numurus, kurus es uzrakstīju uz lapiņas un kurus es ieliku iekšā šajā Lensbaby kastītē čemodāniņā, un no kura es šobrīd tūlīt izvilkšu vienu lapiņu, uz kuras būs rakstīts vārds cilvēkam, kurš vai kura saņems šo balvu no Karubas. Un ieslēdzot kaut kādu mūziku fonā, tagad, es domāju, nevilksim lieki šo garāk. Nē, bet vēl viena lieta, pirms es izvelku šo uzvarētāju, es vēlējos pateikties ar lielu Ziemassvētku paldies visiem jums, kas skatās šo kanālu, visiem, kas ir nospieduši subscribe, kas ir nospieduši like, vai kas ir nospieduši dislike, vai vēl labāk uzrakstījuši komentāru. Visiem skatītājiem paldies, ka jūs skatāties, paldies, ka jūs kaut kā reaģējat uz to, un es saprotu, ka video veidošana YouTube'ā pamatā ir pašterapija un savu kaut kādu personības pilnveidošana un tā tālāk, bet man ir liels prieks, ka šis saturs kādam ir noderīgs, kāds nospiež laiku un kāds ir varbūt kaut ko uzzinājis, atradis kādu tehnikas vienību, varbūt nav nopircis kādu tehnikas vienību, par ko es esmu pačīkstējis, un galu galā es ceru, ka es izdarīju kaut ko labu un kādam kaut ko izskaidrojis un tā tālāk. Tāpēc paldies visiem, kas skatījāties, priecīgus svētkus, priecīgu brīvdienas, tiekamies nākamajā gadā, un tagad ir tā svarīgā lieta, kad es, redziet, iebāzīšu roku un izvilkšu lapiņu vienu, šo noliekam malā, izvilkšu vienu lapiņu, uz kuras ir rakstīts vārds cilvēkam, kurš vai kura saņem šo balvas komplektu. Un Fototelpas televīzijas 2023. gada balvas sadarbībā ar Karuba saņēmējs ir Ivars Grets, vai Grets, rakstīts bija Ivars Grets. Apsveicu Ivar, es sazināšos personīgi, sarunāsim, kā šo balviņu redzēt, kur rakstīts, neredziet. Sony, Ivars Grets, ja? Tātad sarunāsim, kā varēs saņemt šo balvu ar sveicieniem no Karubas, sveicieniem no manis, sveicieniem no Fototelpas televīzijas, un es ceru, ka patiks šī lieta, patiks tas, kas tur iekšā. Varbūt kaut kas noderēs, ja nenodara uzdāvinu tālāk citiem, bet es ceru, ka kaut kas noderēs. Paldies visiem, kas skatījāties, paldies, ka šo gadu izturējat. Priecīgus svētkus, lai jums ir sniegs, lai jums dāvanas zemeglītes, lai dzērieni ir silti vai dzirkstoši vai kādus vien vēlaties, un lai nākamais gads mums visiem labs un jauks, lai mēs daudz fotografējam, labākās bildes drukājam, lai mēs visi kaut ko filmējam, radam, daram, un lai mēs visi nākamgad varam kļūt labāki, foršāki un priecīgāki.
Priecīgus Ziemassvētkus un laimīgu jauno gadu!